Kā radusies tradīcija pie tējas pieliet pienu, kādus traukus lietoja un cik liela nozīme cilvēku dzīvē savulaik bija tējas dzeršanai? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus var uzzināt Kuldīgas novada muzejā. Tur nu pat atklāta izstāde Tējas laiks. Ekspozīcijā var aplūkot 19. un 20. gadsimta mijas tējas servīzes ne tikai no Kuldīgas muzeja krājumiem, bet arī Talsiem un Rīgas. Tiklīdz iebraucu stacijā, pirmās rūpes bija žīglāk pārģerties un pēc tam palūgt tēju. Ej, Duņa! Uzraugs uzsauca. Uzliec patvēru un aizej pēc krējuma. Ar lasījumiem no dažādiem daļdarbiem, kuros pieminēta tējas dzeršana, līdz pat pašai tējas baudīšanai. Šāda gaisotne radīta Kuldīgas novada muzejā jeb Bangerta villā, kurā apskatām izstāde Tējas laiks. Ideja tādu veidot rosinājusi muzeja pastāvīgās ekspozīcijas noskaņa 20. gadsimta sākuma turīga kuldīdznieka dzīvoklis. Jo laukā ir drēgnā sezona, kad mums visiem gribas sasildīties siltās sarunās un pie siltas tējas. Lai izveidot šo izstādi, kuldīdznieki sadarbojušies ar vairākiem partneriem – Talsu novada un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejiem, kā arī privātu kolekcionāriem. Te redzami 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma tējas galdu klājumi ar porcelāna tējas servīzēm. Lai arī Kuldīga šajā laikā atradās Krievijas impērijas sastāvā, te bija pazīstams arī citu tautu tējas dzeršanas tradīcijas, piemēram, angļu, tāpēc arī izstādē var izzināt gan krievu, gan angļu tējas dzeršanas tradīcijas. Senos laikos Anglijā tējas tases bijuši ļoti trauslas, tāpēc iespējams pienlēja pirms tam, lai to tēja nebūtu tik karsta un nesaplēstu porcelānu. Ļoti nepieklājīgi īstenībā ir maisīt tā, kā mēs to darām mūsdienās. Pa apli tā neviens nedarīja, jo tas skaitījās ļoti slikts stils. Tāpēc ir jāmaisa tēja, sākot tā kā virzienā no 6 uz 12, vai arī otrādi. Var tiešām iesties tajā sajūtā, tas skats pa logu, un es iztēlojos, ka esmu tāda sieviete, kundze, kas šeit dzer tēju un tie cukurgraudiņi un viss tik ļoti smalks. Man patīk tieši tas, kad bija līdz tas apraksts, ka kādā gadsimtā kāds tās tradīcijas ir veidojušās un kādi ir bijuši un visi trauki un tieši tās sajūta apkārt arī ar visām tām telpām un ar visu pārējo iekārtojumu ir tā, ka to reāli var tā izbaudīt, kā ir bijis tajā laikā, kad sēdēja un to tēju baudīja. Izstāde ir papildināta arī ar mūsdienu mākslinieku veidotajām tējas servīzēm, Sanitas Ābelītes porcelānu un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbiem. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.